Čau! Mani sauc Edvards Pauls, un šis ir raidījums Klase vieta, kur mēs runājam par skolu un lietām, kuras neiet tā kā mēs gribētu. Šodien es jūs iepazīstināšu ar baigi foršu čali Raineru. Tāpat kā man, tā arī viņam patīk mašīnas, motorolleri, moči, bet skolā viņam neiet tā kā viņam īsti gribētos. Man bija tā no pirmās klases, es biju agrāk gājis Zepnekalna vidusskolā, un tad man gāja diezgan tā kā ok, bet man nebija baigās labas atzīmes. Un tad bez tam es gāju uz vecākām klasēm, man bija matematika arī sekmīgs un tā tālāk, bet tad, kad es pārgāju šito skolu, man atzīmes sāk kristies, es nezinu, un matematika palika nesekmīga. Es pats arī sāku slinkot un tā tālāk. Nāc piesēd. Kopā mēs esam uz kačka. Daudz uzspēlēt. Lielie draugi. Jā. Man teica skolotāji to, ka ir iespēja, ka es palikšu uz otru gadu. Man bija matemātikas skolotāji, pie viņas es ļoti stundās muļķojos un tā tālāk. Manuprāt, ka es arī biju pie vainas. Vajadzēja bišķiņ nākt pie prāta. Bet tagad es izaugu, es sapratu savas kļūdas un es mainījies. Tad, kad es paliku uz otru gadu, tad es atnācu atpakaļ uz skolu un visiem skolā bija tāds Rainers, tu paliki uz otru gadu un tad, nebija vajag forši. Pēc tam es sapratu to, ka, labāk jāsāk mācīties. Tad es sāku vairāk iedziļināties visās mācībās, tā tālāk. Un tad līdz šim man atzīmes labākas ir. Es esmu sapratis to, ka labāk ir mācīties tā kā ātrāk. Ja tu nemācīsies, tad tu paliksi uz otru gadu, un tad tu tikai tad sapratīsi to, ka tev jāmāc, bet labāk jau saprast pašā sākumā to, ka tev bija jāmāc. Palikt uz otru gadu nav forši, jo izglītību arī vajag dabūt labu, lai dabūtu normālu darbu Latvijā. Manuprāt, mācības ir manas grūtības. Man tagad ir labākas atzīmes, daudz labākas, bet man vienīgais mācību priekšmets, kas man klibo, ir matemātika. Matemātikā man nekad nav gājis labi. Matemātikā man ir reāli kaut kādi trīnieki. Es neredzu tā kā jēgu matemātikā censties. Bet, es gribu censties, protams, bet tas nav tik viegli. Arī eksāmenā tabulas drīkst izmantot. Līdz ar to, ja jūs atceraties ūdeņradi no 7. grupa uz leju līdz jodam, jūs atceraties visas divotavu molekulas. Manuprāt, to, kad skolotāji bišķiņi varbūt dažreiz pārspīlē. Viņi nesaprot vienkārši to, ka mēs esam tīneidžeri. Es nezinu, varbūt tā nav visiem pusauģiem, bet man, piemēram, ir tā to, kad es visai gribu tā kā darīt. Es nezinu, kā pareizi, tā kā izbaudīt dzīvi. Es nezinu, tur varbūt braukāt ar rolleriem. Mamma, piemēram, saka to, ka tas ir bīstami un tā tālāk. Es nezinu, ar mašīnām braukāt savos tīneģeru gados, tā kā, izbaudīt dzīvi ar draugiem. Tur es nezinu, tūsēties un tā tālāk. Bet, vecāki domā to, ka tas ir varbūt, piemēram, mašīnu braukāt bīstami un tā tālāk. Varbūt tas ir bīstami, bet, es nezinu, tas ir, jāsaprot vienkārši to, ka mēs esam tā kā pusauģi un mēs gribam darīt tādas lietas. Tas ir normāli. Tad, kad man nebija rollerim vēl tiesības, es braukāju ar rolleri. Man nebija tiesības tajā laikā. Un es braukājos ar draugiem. Un man apstādināja policija. Tad mamma atbrauca, mamma bija dusmīga. Tad man teica, aizstumj mājās rolleri. Bet es aizstūmu aiz stūra un tad es aizbraucu caur meža uz mājām. Tas bija mans trakākais rolleri, ko es biju darījis. Viņi gribēja atņemt, bet mamma ir tā, ka viņa kaut ko atņem un tai nākamajā dienā atdod. Viņa mīl man, jo viņu visu laiku pērk, ko es viņai palūdzu. Datoru nopirka, riktīgi tādu močnoju. Un,
stumbiņu, GBL, visu kaut ko viņa man pērk. Pat ja viņai nav daudz. Dažreiz liekas, ka viņa man tā kā pērk vairāk nekā sev. Čau, Sandra! Tu matus nokrāsoji! Čau, Maksīm! Man vienmēr ir bijušas tāda, ka es esmu agresīvs. Es nezinu, man viegli var triggerot. Es nezinu, man kāds pateiks kaut kādu sliktu vārdu vai kaut ko, es uzreiz uzvilkšos. Un ja man sāks vēl grūsīt vai kaut ko, es varu iesist. Un, jā, man viegli ir uzvilkt. Bet es tagad parunāju nesen ar skolotāju, un viņa man teica, es biju nesen arī konfliktā ar vienu zēnu. Es viņam iesitu, un tad es parunāju ar skolotāju, un es tagad cenšos būt neagresīvāks. Bet es cenšos uzlabot, lai es nebūtu tik agresīvs. Manuprāt, to, kad es palikšu normālāks un vienkārši, es ieteiktu vienkārši iet projām, ja kāds kaut ko uzkasās un viss. Un to, kad nevajag būt agresīvam. Tikai, ja ir ļoti savāda situācija, tad kāds tagad kaitina vai kaut ko, es vienkārši vai pasmējos, vai arī noignorēju un viss. Vai arī aizēju vienkārši prom. Jo es zinu to, ka, ja es atkal būšu agresīvs un iestīšu, tad nekas nemainīsies. Tāpēc labāk vienkārši aiziet projām un viss. Negribēju lai man būtu no skolotājiem aizrādījumi un tā tālāk, lai mamma vēl nebūtu dusmīga uz manīm tā tālāk, lai viņi neuztrauktos. Man visvairāk palīdzēja skolotāja Katrīna, manējā audzināmā skolotāja. Jā, šī ir mana klases skolotāja audzināmā. Viņa visu laiku man ņēmās tā tālāk. Viņa ir vislabākā skolotāja. Zvans. Tā jau ar mums ir. Mēs paši reizēm nesaprotam, kas ar mums notiek un kāpēc mēs dažreiz sadusmojamies. Bet man liekas, ka prātīgākais ir aiziet pie speciālista. Ja skolēns skolā uzvedas agresīvi, ko tas nozīmē? Edvard, ja skolēns skolā uzvedas agresīvi, kā tu domā, ko tas nozīmē? Varbūt tur ir kāda iekšējā cīņa, ar ko tas skolēns jaunietis nevar līdz galam izcīnīties, un tad viņš iet un izlaiž to visu agresiju iespējams uz kādu klases biedru vai... Jā, brīnišķīgi, jā. Vai tev ir vēl kādas citas hipotēzes? Nē. Tad mēs ļoti ātri izsmēlām idejas. Jā, tā interesantā teorija ir tāda, vai tu zini, ka agresīvai uzvedībai ir 12 dažādi iemesli. Nē, nezinu. Redzi, kā tagad mēs visu tavu dzīvi padarīsim vēl sarežģītāku. Un mēs redzam vienu konkrētu uzvedību klasē. Es nezinu, kā tu definē? Kas ir tas tavā skalā, ko tu definē, kas ir agresīva uzvedība, ko tu esi piedzīvojis, ko tu esi novērojis? Varbūt kā piemēru varu minēt kādu apbižo, pat neapbižo, vienkārši kaut ko pasaku un varbūt uzreiz tas nav atpakaļ uzbrauciens ar vārdiem, bet tomēr ir agresija, ka tur sāk kaut ko daudzīt un tā. Jā, tā kā tas ir, tas ir tā viena tāda faktiski verbālā agresija, kas pēc tam pārvēršas fiziskā agresija. Un ir cilvēki, kuriem ir viņi ļoti viegli iekāpj konfliktā, bet viņi ļoti grūti sevi dabū no konflikta ārā, un bieži vien tas konflikts eskalējas līdz tam, ka vienkārši fiziski katru divus cilvēkus velk aiz kājām vienu no otra prom. Un tas, ko pieaugušajiem ir ļoti grūti saprast, ka aiz šīs pašas uzvedības var būt ļoti daudz un dažādi iemesli. Tad es domāju, ka varbūt mēs varam ar tevi lēnā garā atšķitināt daļu, cik atcerēsies, un tad arī iespējams, ka tas palīdzēs tad
Pirmā, es gribētu sākt ar ļoti interesantu agresīvas uzvedības iemeslu, ir pārtika. Tu noteikti arī esi redzējis jauniešus, tu pats ēd brokastis no rītiem? Jā, ik pa laikam, jā. Ļoti labi, jā. Un ir cilvēki, kuri neēd brokastis, viņiem mācības sākas ļoti ātri, un pusdienas ir ļoti vēlu. Un varbūt tu dzīvē esi saticis cilvēkus, kuri ir kas ir divas atšķirīgas personības, tad, kad viņi ir pāēduši un tad, kad viņi ir nēduši. Un ir cilvēki, kuri izsalkumā paliek pilnīgi neciešami. Tāpatās arī padzerties. Ir cilvēki, kuri nedzer pietiekami daudz. Jā, tā kā. Un vai tu zini, ka nav iespējams dzert un uztraukties vienlaicīgi? To es nezināju. Lūk, tāpēc padzeršanās vienmēr ir pirmais veids, kā deeskalēt agresīvu situāciju. Otrais iemesls, kāpēc bērni varētu būt agresīvi, ir tas, ka viņiem ir mainījies miega cikls. Ir jaunieši, tu noteikti personīgi pazīsti, kuri spēlē datorspēles ar Ameriku līdz 4 rītā. Tā kā es neprasīšu, cikos tev ir, tu esi vēlākais, cikos tu esi aizgājis gulēt. Bet ir cilvēki, kuri dzīvo pilnīgi citā miega ciklā. Mācības sākas 8, 10, cikos tev? 8. 8, tā kā tev ir vēl sliktāk. Un to sauc par zombiju reisu. Pedagogs vada to nodarbību ar visu savu ķermeni un visu savu balsi, bet patiesībā tie jaunieši tur solos guļ. Un šajā brīdī, ja kāds viņus mēģinās pamodināt, tad būs slikti. Jā. Nu, redz, kā es redzu, ka tu saproti mani. Jā. Es ceru, ka tie pedagogi arī mani sapratīs kādā brīdī. Tālāk nākamais iemesls, kāpēc var rasties agresīvas tādas uzvedības lēkmes, ir tajā brīdī, kad jaunietim paliek viss par daudz. Kad gribās vienkārši ielīst kaut kādā tumšā vietā, klusā vietā un vienkārši norobežoties un gulēt. Tev noteikti ir kādi kolēģi, kuri nesā kapuces, kuri nesā austiņas, vienkārši, lai norobežotos no tās drausmīgā trokšņa. Un ir cilvēki, kuriem stresa situācijā pazūd ķermeņa robežas. Un šiem jauniešiem, piemēram, viņi to neapzinās, jo viņiem neviens nav teicis, hei, Edvard, tev ir sensorās sensitivitātes, tāpēc tev vajadzētu pietupties, tev vajadzētu palākāt. Un ko viņi dara? Viņi izraisa kautiņas. Un atkal mēs risinām agresīvu uzvedību klasē, bet tajā pašā laikā tā problēma ir kaut kur citur. Problēma ir tieši sensorajā regulācijā. Es tev izstāstīšu vēl vienu ārkārtīgi interesantu agresīvas uzvedības iemeslu, kuru varbūt tu esi arī novērojis, kas saucās es redzu, ka es tev nepatīku. Un attiecīgi jauniešiem tavā vecumā parādās ļoti izteikta taisnīguma sajūta. Un bērns, kāds var palikt klasē ārkārtīgi agresīvs, jo viņš pamana, ka pedagogs izturas netaisnīgi pret kādu. Tas varbūt nebūtu viņš. Tad tālāk nākamais viens no agresivitātes iemesliem ir bērni un jaunieši, kurus tu esi arī saticis. Tu esi pamanījis, ka ir cilvēki, kuri neprot zaudēt? Jā, ļoti daudz tādus saticis. Jā, un viss ar viņiem ir labi. Līdz kādā brīdī sākas sacensību karš. Un tad viņi no ļoti patīkamiem cilvēkiem dažās sekundēs paliek par ļoti nepatīkamiem cilvēkiem. Un tās ir prasmes. Un tur ir daudz iemesli, kāpēc šie bērni nav iemācījušies zaudēt. Un tas ir tāds liels darbs, ko mēs mācāmies visu dzīvi zaudēt, jo mēs nekad nebūsim ne labākie, ne sliktākie. Pat mēs redzam olimpiskajās spēlēs, ka to zelta medaļu dabū tikai viens. Mēs jau runājām gan par to zaudēšanu, gan arī par sadarbību, konfliktu risināšanu, ir mācīties prasmes. Jo cilvēki, kuri māk risināt konfliktus, tā kā iekuļas nepatikšanās mazāk, ja tu proti atpazīt konfliktu, nereaģēt uz konfliktu, mierīgi aprunāties. Es zinu, ka tev ir tās prasmes, tā kā tu noteikti iekulies mazāk konfliktos nekā tavu draugu. Bet
Tas arī noteikti. Citi piedzimst ar tādām prasmēm, citiem tas ir jāmācās. Ko vecāki var darīt ar šādu uzvedību, ja bērnam visu laiku nāk piezīmes, zvani no skolas ir vecākiem un tā? Vecāki var izdarīt ļoti maz. Vecāks var izdarīt ļoti maz, jo tāpēc, ka viņš nav bijis skolā, viņš nav bijis klāt. Un ļoti bieži, kad atnāk bērns mājās, viņš jau ir aizmirsis, par ko ir konflikts. Un tā pamata princips, kas ir gan emocionālajai vardarbībai darba vidē, gan arī skolas vidē, ir kā risināt problēmas tajā vietā, kur šīs problēmas ir radušās. Un otrais ir, ja pedagogi tomēr raksta vecākiem piezīmes, ir ļoti labi, ja šīs piezīmes ir izsmeļošas. To sauc par ABC schēmu, kas ir, kas šo situāciju ierosināja, kas notika un kā šī situācija noslēdzās, kas to pārtrauca. Jo mēs esam satikuši pedagogus dzīvē, kuri spēja visas piezīmes rakstīt 2 vārdos. Es nezinu, vai tu zini šos cilvēkus. Jā, tā kā stundā neklausa, kaitina citus, staigā apkārt. Un šādas piezīmes un šādas tādas pārmetuma formas vecākiem neko Daudz neizsaka. Jā, viņi jau nezina, kas tur īsti ir noticis. Un bieži vien vecāki nolasa, ka tas pedagogs ir piekusis. Un ko viņam darīt ar pedagoga nogurumu? Un līdz ar to, lai vecāks justos kā komanda un lai vecāks varētu palīdzēt risināt jaunieša kādas uzvedības izaicinājumus, vecākiem ir vajadzīga informācija par to, kas notiek, un vecākiem ir svarīgi justies, ka viņi ir komandas daļa. Un es domāju, ka tas arī varētu būt mans teikums, ja, ka tā kā paldies, mīļie pedagogi, kad jūs nepadodaties un jūs ticat tam un tiem bērniem, uz kuriem citi visi jau ir padavušies un citi vairāk netic. Tāpat kā Raineram, tā arī man ļoti interesē mašīnas, moči un motori. Principā vienkārši veču lietas. Šodien paskatīsimies, kā restaurē vecās mašīnas. Čau, vecīt. Ko mācam? Mācam paskatīties, kā restaurē mašīnas. Mācam. Es gribētu nodarboties varbūt kādām mašīnām vai ar močiem, kaut ko tam līdzīgu. Varbūt. Ja es vasarā visu laiku braukāju ar draugiem močiem. Ar rolleriem, krosiniekiem, visu kaut ko. Un arī garāžās mēs sēžam un taisam ķūnējam un tā tālāk. Johaidī! Šītais ir... Pasties to mērķis vecīt. Labdien! Čau! Edvards! Čau! Juris! Ko esam atnākuši, kur atvedu Raineru, lai bišķietiņ kopīgi iepazītos ar auto restaurētāju darbu. Jā, varu pastāstīt jums, varu parādīt. Tas ir mums 72. gada Mercedes 300 SL, tāds diezgan pat priekš tā laika luksus klases auto. Jā. Te viņš ir diezgan ļoti izjaukts, jā, tāds. Bet vēl procesā, kā redzam, jā, tas, kas ir smuks. Kad tu tieši saprati to brīdi, kad tu gribi nodarboties autosfērā, varbūt tā bija skola, varbūt kaut kas pēc skolas? Mazu vecumu varbūt. Principā, tad, kad no mazu vecumu, jā, man patīk spēlēt dažādas rallijus un sacīkšu spēles. Un tad kaut kā jau visiem puikām patīk tās mašīnas, un man kaut kā patīk laikam tik daudz, ka es biju gatavs tur veltīt savu dzīvi tam, jā. Tu arī esi kaut kā, vispār precizēšu, vai var uzrunāt uz tu? Jā, protams. Vai tu izmācījies par, pieņemsim, to pašu automehāniķi, vai arī tas kaut kā paša mācību ceļā iegājās? Nē, es mācījos, bet arī pašmācībā tas bija. Abi divi kopā. Tu jau no jaunības braukā ar mašīnām? Jā, es tiesības cik ātri vien varēju, un es saku, es tā pusdzīves bijis baigais fanāts par to visu. Sākot no bērnības uz kompju, uz PlayStation, braukāju tur Gran Turismo. Jā, mēs esam riktīgi rolleristi fani pašlaik. Arī ar mašīnām, bet tā kā... Tas tiesības ir, jā. Rolleri. Jā. Un tad mēs paši, es arī ļoti daudz esmu skrūvējis rollerus. Un pašam arī ļoti iepaticies ir tas viss. Un tad es arī domāju par varbūt to automehāniku kā nākamo izglītības ceļu.
varbūt parādīt to mašīnu. To. Pa šito? Jā. Tā, tas ir 220. Šitas ir reāli krūti. Šitas ir krūti. Jau ir, teiksim tā, restaurācijas procesa beigās, kā redzams. Cik jums ilgi aizņēma, lai uztaisītu, pārtaisītu? Kā kur mašīna aiziet, bet idejas, ka aiziet no gada līdz 2, līdz pat 3 atšķirībā no mašīnas sarežģītības. Kurā skolā tu mācījies? Rīgas tehniskajā koledžā. Vispār automobīļi bija man kā hobijs. Biju remontējis pats savu automobīli, arī palīdzēju saviem draugiem. Bet laika gaitā, kad pastrādāju vairākos darbos, kuri saistīti ar automobīļu sfēru, es saprotu, ka automobīļu remonts ir man tuvāk visvairāk, un es izdomāju mācīties koledžā. Jums nav tā kā bail šādas vecas mašīnas taisīt, kaut ko nepareizi izdarīt? Zini, kā veca mašīna? Es teiktu vairāk kā nevis kā bail, bet vairāk izaicinošāk. Viņš ir Audi Coupe versijā UR. Jā, šitais zina, jā. Viņi daudz arī ar gadījumā ar viņu rallijos nebrauc. Jā, bet šis nav rallija, šis ir ikdienas autiņš, kur cilvēks ir nopircis un viņš vēlās vienkārši viņu braukt normāli dienā. Grūtākais ir atrast visas tās niansītas, visas detaļas, kāda viņi bija, teiksim, sākotnēji. Ir detaļas, kuras es neražo, ir detaļas, kuras vienkārši vairs nevar atrast nekur, jā. Līdz ar to... Ko jūs ar to darat? Tā kā ja nevar atrast, jūs tā kā paši kaut kā uztaisat? Kaut kā mēs esam paši, jā. Ļoti liels darbs ir būtībā sēdēt un meklēt šīs detaļas. Tā ir tā mūsu tā lielākā vērtība, ka mēs cenšamies to atgriezt atpakaļ tieši tā, kā bija un kā vajag būt. Jā, mašīna tiešām skaista, jā. Tā tad es tā sapratu, tā ir tava pirmā mašīna, kad bija taisījis, vai ne? Kad es sāku šeit strādāt, man pateica tā, tur stūrī kastes, tā ir mašīna. Mēģinu viņu salikt. Bija pliks rāmis, tā ir rāmi, mašīna ir rāmis un virsbūve liekas, ka viņa ir tā kā džipiņa virsū. Uz to brīdi mums bija plika virsbūve, mums bija kāds 10 kastes ar kaut ko, nezinu ko, tā bija mašīna. Šobrīd viņa pabeigta un dosies mašīnā pakaļ pie savu saimnieku uz Zviedriju. Šīs mašīnas tika ražotas Anglijā, priekš Anglijas tirgus. Tā ir Anglijas mašīna, saucās viņa Alvis Heelys. Ja es tagad nemaldos, 28 tādas mašīnas tika saražotas. Šī ir 23. pēc kārtas. Cik es zinu, pasaulē ir 4 palikuši. Viena ir Austrālijā, viena ir Amerikā, viena ir Anglijā un 4. ir šeit. Šīs mašīnas tika ražotas priekš autosporta. Tā ir trases mašīna, ar viņām piedalījās sacīkstēs. Mums ir pāris bildes no 50 gadiem, kur šoferis sēž lielās brillēs, lai moskīti nedaudz, viņam ir cepura, viņam ir skafandrs. Un viņš rulē pa trasi, un tolaik bija sacīksts, ar šādām te brauc, un īstenībā ar šo mašīnu arī uzvarēja īstenībā. Baigi ērti neizstās ir tāda. Kā tu redzi, te ir tāds interesants sistēma, pacēl uz augšu, viņš kā atbrīvojās, pacēl uz augšu, nofiksējās. Nekas tad daudz nav, Baigi liels jau nav. bet benzīns ar šajā lejās iekšā. Caur šeit attaisa bagažnieku un tur lai iekšā. Jā, tā ir benzīna bāka. Jumts laikam es teiktu, ka tā ir vienīgā detaļa, kas ir palikusi no tās mašīnas oriģināli. Iekšā arī smaržo svaigi. Smaržo svaigi, tāpēc, ka jā, viņi no jauna visu uztaisīti. Mašīna tiešām skaista, jā. Jūs skolas laikā jau sākāt pievērsties šīm auto tādai nozarei? Es esmu laikam viens no tiem, kurš jau man vēl nebija tiesības, bet es jau braucu mašīnu līdz ar to. Jā, es ar rolleri tāpatās. Man bērnība pagāja pie vectā, pagrabā skrūvējot un zāģējot un slīpējot kaut ko. Jā. Tā kā man bija gadi 10 jau laikam, kad es jau ar fleku rokā mēģināju kaut ko griezt un darīt. Jau tā kā pamazām no tā tas arī attiecīgi, sākās tā kā sirdslieta īstenībā un beidzās tas viss kā darbiņš, ko es daru, teiksim, pāršā ikdienā. Ja tu dari dzīvē to, kas tev patīk, tad jau tas rezultāts arī atnāk pats no savas īstenībā. Kā priekšā? Kā ir Rainers tur iekšā? Nē, stilīgi vecīt. Lūk, tas ir krūti. Šis ir puhs, tā ir Šveices armijas mašīna. Normāli. Teiksim, katra detaļa, tas viss izstās smuki kopā, bet patiesībā katra šī skrūve, katra šī detaļa, tas prasa laiku. Tās visas skrūves tu saliec pa maisiņiem, saraksti, zem kuras grupas tas viss ir. Šeit arī amortizātoru skrūves, piemēram, tas viss atbilst par amortizātoru skrūvēm. Mēs visu to savadam arī datorā, tabulās, un pēc tam mēs
pēc tām tabulām arī zinām, kā rīkoties. Mums ir divas kastes, teiksim, viena krāsošana, viena ir cinkošana. Tad to visu mēs vedam, cinkojam, krāsojam. Šis te jau kaut kas ir bišķiņa, jau ir pēc krāsošanas, piemēram, šīs te detaļas atsperes jau ir pēc pulvera krāsas, ja, teiksim, šito varam redzēt. Nu, tikpat daudz darba, cik, teiksim, tā ir ar rokām, ir arī jāstrādā ar datoru. Te bez mazai ar basām kājām jākāp iekšā. Tāpēc tur ir visur saklāti paladziņi, tā uzmanīgi, kā ar jālu olu. Šitas ir reāli interesanti. Šitas ir kaut kā svecība. Paskatieties, šitas... Un kura gada viņš teica? 60, 80 gada mašīna izskatās šādi. Tas ir visu cieņu džekiem. Kur elektriskais rāčiņš pat viņam. Es ticu, ka daudzas mašīnas, kas ir aizgājušas no šīs darbnīcas, arī ir tādas, kur mēs pat varbūt esam vairāk ar viņām izbraukājuši nekā pats īpašnieks. Ja, jo mēs viņus tur testējam un mums ir 500 km, kas jānobrauc, lai viņi pilnībā iztestētu. Jā, nu ko, gatavi? Testam. Pirmais no pirmajiem 500 testa kilometru. Es reāli gribētu redzēt tādu mašīnu uz ielas. Tu ka viņa aizbrauc? Tu visu uz ceļa. Un viņa aizbrauc projām. Jā, pa ielu. Nu ko, vēl viena nedēļa tuvāk eksāmeniem. Bet tas nekas, jo klāt ir brīvdienas. Izbaudam tās un tiekamies jau pēc nedēļas klasē. Čau!